Mūsu koncertu šovakar noslēgs sieviete ar vieglu muzikālo pieredzi, savukārt ar ļoti smagu politisko bagāžu Ingrīda Ūdre un puisis, kam viss vēl priekšā, romantiskais Roms Rinaldo. Mēs sveicam visus Latvijas valsts dibināšanas svētkiem. Latvija, mūsu dzimtene. Mēs gribam vienmēr šeit būt. Un es domāju, ka visi cilvēki, kas uzskata sev par latviešiem, vienmēr gribēs šeit būt un palikt. Un viņi vienmēr šeit atgriezīsies. Lai dzīvo Latvija, Dievs svētī Latviju. Ingrīda Ūdre un Rinaldo.
Brīžos. Žūrīna nokrāt. Brīžos. Žūrīna nokrāt. Tā, nu tad sāksim varbūt ar Arvīdu Platperu, kurš nokrita no krēsla. Jā, aiz emocionālā pārdzīvojuma, man varētu teikt tā. Nu, apsveicami lielā uzdrīkstēšanās dziedāt tikpat kā mani ļoti atturīgi un, varētu teikt, asketiski atturīgi pavadījumi. Kokls ļoti tautiski un tas bija ļoti skaisti. Interesants tekstu risinājums, man godīgi sakot, es pirmo reizi šādu tekstu saklausu, ja, dziesmā, bet es domāju, ka ja, katrā novadā jau dzied šīs dziesmas un pārmest, no kurien šis tekstiņš ir, nedaudz, man liekas, tur samiesējās, varētu teikt tā, likās, ka dziesma jau ir tikpat kā pabeigta, un faktiski vēl bija tas papildinājums, ja, kad, tā. Vienīgais, kas man palika neskaidrs, par visu pārējais man ir visi skaidrs. Un tātad atzīme būs 3. Ir lietas, kuras mani mazliet mulsina šādos priekšnesumos, un proti, vispirms es gribētu teikt, ka vēlēšanās dziedāt ir lielāka nekā varēšana. Otra lieta, ka, protams, šī te pārdueta izvēle, viņa ļoti smaga no dažādiem aspektiem, arī tas pats, kas bija Džinai ar Valteru, kad ir šī te gadu starpība, un līdz ar to repertuāra izvēle ir grūta. Bet viena lieta gan, ko es nekad nevaru piedot, ja nezinu vārdus, vēl jau vairāk šādam repertuāram. 2. Tas ir pirmais divnieks, kas mums ir parādījies. Vārdi nav izmācīti. Ņemot vērā vēl, kas to izpilda, šo dziesmu. Es pat tos vārdus māku. Meldiņš gāja. Apmēram pareizi. Pie galda varētu tā dziedāt, pie galda varētu. Man patika tā meiteņa trijotne fonā, bet es domāju, ka tas šoreiz nepalīdzēs. Tur ir sēdies. 2. Un kopā Ingrīda Ūdra un Rinaldo saņem 7 punktus. Jums šausmīgi patīk. Roka. No sākuma iedosim jūsu rozītes. Jūs esat pirmais pāris, kurš visa mūsu raidījuma vēsturē ir iegūst tik maz rozes. Kāpēc jūs prāt? Es domāju, ka tas ir šausmīgi skaisti. Kādam ir jābūt vienmēr pirmajam. Vienmēr kaut kas pirmais notiek dzīvē un vienmēr kaut kas pēdējais notiek. Ja teiksim, notiek viena pirmā lieta, tad pēc tam notiek atkal nākošā lieta. Tā kā mēs par to pilnīgi neuztraucamies. Mēs domājam, ka tas ir šausmīgi pozitīvi, ārkārtīgi pozitīvi. Man nav nekas sakāms. Varbūt jums ir kas saka? Es domāju, ka par to ir tikai un vienīgi jāpaldē par to, ka mēs pirmie dabūjām kādu dievnieku, bet tomēr. Bet jums ir uz ko virzīties, kā saka, vai ne? Es teicu, mānies uz augšu. ja būtu visi 10, tad ko mēs tālāk darītu, vai ne? Apstātos uz vietas un nebūtu nekādas izaugsmes.